Ir 1975. gads 75. Un Džordžs Formens, kurš savulaik bija visbīstamākais smagsvars uz planētas, vairs nav tas pats cilvēks, kas bija pirms 12 mēnešiem. Pēc viņa postošā zaudējuma ar nokautu pret Muhamedu Ali vienā no smagsvaru vēsturē ikoniskākajām cīņām – Rumble in the Jungle. Depresija, kas tam sekoja, bija nomācoša. Džordžs Formens tajā naktī nezaudēja tikai pasaules smagsvaru čempionu titulu. Pēc viņa paša atzīšanās viņš zaudēja sevi kā vīrieti. Taču tagad, kad viņa pārliecība bija sagrauta un reputācija steidzami prasīja atjaunošanu, Džordžam Formenam ienāca prātā viena no dīvainākajām idejām boksa vēsturē. Viņš izaicinātu 5 profesionālus bokserus. Vienā naktī ar Muhamedu Ali kā komentētāju un skatītājiem, kuri nebija viņa pusē, tā bija nakts, kas bija lemta palikt atmiņā daudzus gadus. Pirms sākās trakums, bija svarīgi saprast, ar ko tieši Džordžs Formens bija saskāries. Tie nebija viegli pretinieki, kas izvēlēti tikai, lai uzlabotu viņu sasniegumus. Katram no viņiem bija profesionāla pieredze un pamatots iemesls, lai viņus uztvertu nopietni. Pirmais bija Alonso Johnsons, bijušais ļoti jauna Muhameda Ali pretinieks, kurš 3 gadus nebija cīnījies profesionālajā ringā, taču joprojām bija pieredzējis smagsvaru boksers. Otrais bija Jerijs Judge, boksers ar spēcīgu sitienu, kurš jau bija nokautējis spēcīgo pretendentu Čaku Vepneru un izturējis līdz galam pret jauno, augošo smagsvaru Larry Holmes. Trešais bija Terijs Daniels, vīrs, kurš bija dalījis ringu ar Joe Frazier viņa labākajos gados, un ar Clevelandu Williams, kurš joprojām bija bīstams. Jau tikai tas viņu ierindoja citā kategorijā nekā parastu pretinieku. Ceturtais bija Čarlijs Polaits, kuram bija nelaimīgā privilēģija jau iepriekš būt par upuri jaunākam Džordžam Formanam. Un visbeidzot, atstāt pašās beigās, ieradās visbīstamākais no visiem – Boons Kirkmanis. Vīrs, kurš bija uzvarējis bijušo smagsvaru čempionu Jimiju Ellisu cīņā, kas tika izšķirtā dalīta tiesneša lēmumu. Neatkarīgi no tā, vai Formans to bija plānojis vai nē, viņš savu vissmagāko pārbaudījumu bija atstājis brīdim, kad būs visvairāk noguris. 1975. gada 26. aprīlī pienāca vakars, un Muhameds Ali, vērojot no pirmās rindas, Džordžs Formans izgāja ringā, lai pierādītu, ka viņš joprojām ir nogalināšanas mašīna. Pirmais no 5 bokseriem, Alonso Johnsons, nostājas ringa centrā pretī biedējošākajam smagsvaram, un cīņa sākas. Pārsteigts par to, cik labi viņš kustējās, Formans bija gandrīz neatpazīstams salīdzinājumā ar to stacionāro iznīcinātāju, no kura pasaule bija sākusi baidīties. Ali, kurš vēroja no pirmās rindas, nespēja atturēties. Izklaidējies mazliet. Lēnām pieceļoties, Johnsons drīz vien atkal nonāca uz ringa grīdas. Divos raundos Johnsons bija kritis 3 reizes, un tiesnesim tas jau bija pietiekami. Ar pirmo no 5 bija cauri, 1 mazāk. Palikuši 4. Nākamais ringā kāpa Jerijs Judge, un Formens jau bija paziņojis savu nodomu nokautēt Judge pirmajā raundā.
Džadžs piespieda Formenu izcīnīt katru sprīdi, bet Formens beigās viņu iedzina stūrī, un, kad viņš trāpīja tīru labo sitienu, Džadžs nokrita uz sejas. Viņš piecēlās pirms tiesneša skaitīšanas beigām, taču cīņa viņam ātri slīdēja no rokām, un, kad Formens otrajā raundā atkal metās virsū, tiesnesis iejaucās un apturēja cīņu. Gandrīz uzreiz pēc cīņas pārtraukšanas spriedze ringā uzliesmo, un Formens ar Džeriju Džadžu sāk apmainīties ar sitieniem. Kad abi bokseri ir atdalīti un kaislības beidzot norimušas, ringā iznāk Terijs Daniels kā nākamais pretinieks, un trešā vakara cīņa drīz sāksies. Daniels, izturīgs un pilns enerģijas, mēģināja nogurdināt lielo smagsvaru, taču Formens, joprojām dusmīgs pēc konflikta ar Džordžu, devās uzbrukumā ar sitieniem, un spēcīgs kreisais sitiens jau pirmajā raundā nogāza Daniels uz grīdas. Formens strīdīgā veidā aptur cīņu, un šis ļoti apspriestais lēmums nekavējoties izraisa vēl vienu kautiņu, otro šajā vakarā. Alī, kurš vēroja, kā norisinās šīs slaktiņš, ļoti izklaidējās. Čārlijs Polaits bija ceturtais, kurš kāpa ringā, un tajā brīdī Formena noguruma pazīmes vairs nebija iespējams ignorēt. Saprastams lielā Džordža nogurumu, Alī, kurš nekad nelaida garām iespēju, sāka kliegt norādījumus Polaitam no ringa malas. Un dažus izcilus mirkļus Polaits viņam klausīja.
Neskatoties uz to, ka cīnījās ar trīcošām kājām un trešajā raundā nogāza Polaitu uz grīdas, Formens bez grūtībām izturēja līdz pēdējai zvana skaņai. Taču viņa izturība tika pārbaudīta tādā veidā, kādu neviens nebija paredzējis, kad vakars sākās. Būns Kirkmans bija labākais boksers no visiem 5. Viņš bija svaigāks, veiklāks un gatavs stāties pretī jau nogurušajam Formenam, kurš bija gatavs pēdējai dejai. Noguris ar smagām kājām un kustoties tikai ar lepnumu un dusmu palīdzību, Formens izmanto savus pēdējos spēkus un atrod sevī kaut ko pirmatnēju un mežonīgu, ko daudz uzskata, ka vairs nekad nav redzējuši. Formens nogāza Kirkmanu pirmajā raundā un pārdzīvoja patiešām bīstamu brīdi vidējos raundos, kad Kirkmanis viņam trāpīja sitienu, kas atstāja Formenu uz robežas. Tuvojoties cīņas pēdējiem raundiem, Formens meta visu, kas viņam vēl bija palicis virsū pretiniekam sev priekšā, līdz Kirkmans sāka šūpoties. Viņš šūpojās pa ringu, cenšoties izdzīvot. Paldies! Pēc tam, kad atskanēja pēdējais zvans, Džordžs Formens bija paveicis neiedomājamo. Izdzīvot nakti, kurā viņš stājās pretī 5 profesionāliem smagsvariem, nogāžot katru no pretiniekiem, ar kuriem viņš cīnījās, un 2 no tiem nokautējot. Tā bija haotiska un pretrunīga nakts, taču tā pierādīja, ka Džordžā Formenā bija kaut kas īsts. Vīrietis, kurš bija publiski pazemots, kurš bija zaudējis visu, ko bija uzcēlis, un kurš nolēma sevi atjaunot skatītāju priekšā, kuri viņu izsvilpa. Ar Muhamedu Ali, kurš smējās ringa malā.